Indija, Pakistāna, Uzbekistāna. Mēs absolūti nefiltrējam, kādi cilvēki no turienes iebrauc. Jau ilgstoši sociālajos medijos izplatās draudīgi video par imigrantiem no trešajām valstīm. Viņi it kā ierodas veseliem ciemiem, un neviens viņus nepārbauda. Bet cik viņu ir? Vai tiešām viņus ielaiž bez jebkādām pārbaudēm? Šogad ar termiņu uzturēšanās atļaujām Latvijā uzturas 68,000 trešo valstu pilsoņu. Gandrīz puse ir Ukraiņi, tad Krievijas, Indijas, Uzbekistānas pilsoņi. Pēdējos gados viņu skaits auga. Mēs nezinām, kur viņi ir. Mēs nezinām, ko viņi dara. Ja neskaita Ukraiņus, termiņu uzturēšanās atļaujas visbiežāk saņem darba ņēmēji un studenti. Lai gan valsts drošības dienests norāda uz trūkumiem imigrācijas kontrolē, nav pamata apgalvot, ka neviens neko par viņiem nezina. PMLP pārbauda iebraucēju uzturēšanās pamatojumu un sodāmību. Atsevišķu valstu pilsoņus, piemēram pakistāņus, pārbauda padziļināti, vai viņi neapdraud valsts drošību. Tāpat pārvalde katru gadu izsver, vai iebraucējiem joprojām ir pamats uzturēties valstī, un vajadzības gadījumā liek viņam to pamest. Iestādes arī seko, vai ārzemnieki tiešām studē. Piemēram, 2024. gadā par mācību pārtraukšanu termiņu uzturēšanās atļaujas anulēja 1211 cilvēkiem. Nav arī pamata apgalvot, ka trešo valstu pilsoņi nedod nekādu ekonomisko pienesumu. Viņi aizpild tukšās darba vietas, maksā nodokļus un iepērks Latvijas veikalos. Dalies, un vairāk lasi Baltika mājaslapā.